Visiem labrīt. Tropējam, kaut ko tropējam, mums kādu dzīvi noķersim. Mums tur viens makšķernieks sēž otrā krastā, viens tur ir meldros. Es iemetu šeit, lai nav baigi tālu nekur jāiet. Nu skatīsies, kas te būs. Varbūt kāda zivtiņa būs, nav jau īstā vieta. Bet nu labi, nav tā bedrīte aizņemts. Jāķer tur, kur var. Nu skaistums, migla, svētdienas rīts. Gribēju 5 jau celties braukt, bet nebija spēka. Gribēju gulēt, miegs nāk, gulta silta. Nekas. Savu zivtiņu varbūt noķers, varbūt nē, varbūt jā, redzēs. Gan jau kaut ko noķers. No, jā, Renātam sveiciens, manam abonentam Renātam, kas rakstīja par video filmēšanu 60 kadriem sekundē, vai kas tas ir? 4K 60. Nu, es uzliku to 60, pastīsies. Bija 30 visu laiku, tagad 60. Nu, nezinu. Būs jēga vai nebūs. Nu, tur jāiemaksā rubļi, naudiņš. Ja grib, lai YouTube tādā kvalitātē rāda. Ja ne, tad viņš rāda, kā rāda. Nu, pa visu tagad ir jāmaksā. Labi, jāmet iekšā otru makšķera āķi. Man tur ir vecā sistēma, kā bērnībā. Parādīšu. Nu, sistēma tāda. Sviniņš. Nu, man pīta aukliņa ir. Sviniņš, tad ir pavadiņš. Tad ir pavadiņš. Vienu naktārpiņu, otru. Un otrs pavadiņš ar otru naktārpiņu. Nu, pusītes uzliku vienu tā ārpus pusē. Pastīsies. Nu, šitā mēs bērnībā ķēram, tikai tie svini mums bija tie lielāki, pļampaki. Man jau mājās ar tādu vēl ir, bet negribās tādu smagus likt, jo baigies troksnis un straumes arī nav. Var teikt, ir, bet ļoti lēna. Nu, lūk. Vai, tā mazāk vietas, bet nu labi. Baigi slapjais vienīgais. Šļurkst vien pa zemes augoti. Pieliksim zvaniņu. Nu, re. Nu, pagaidām ir klusums. Baigais klusums. Otrai makšķerītē man ir spirālīte un pavadiņš ar garnelīti. Nu, spirālīte tā ar svinu iekšā saspieda barību. Barības man ir ļoti daudz. Vakur. Puspainas. Pēc tam izsēdīs ārā, vados vistā. Šitā jau ir atsaldētā. Bija sasaldējis tanī saldētavā. Nu, gaidīsim. Copi. Varbūt būs. Kādas zivs peldēs garām. Upe jau skaista. Un tā bedrīte tur uz priekšu ir. Tur parasti visi ķervimbas. Es te kaut kādā seiklī esmu tagad. Bet nu labi. Negribās nekur brist maigi. Ar tiem visiem spaiņiem un visām makšķerēm. Es tepat tās pamēģināšu. Nē, tad mēģināt. Tad domās tālāk. Ja nebūs nekā. Paies uz leju varbūt. Tur tā, izskatās skaisti arī. Varbūt tur varētu. Tad ir likumiņā līcītītā. Tur izskatās smuka vieta. Grūti pateikt, kur tā zivs ir noslēpusies. Nu, lūk. Tā. Gribēju
pludiņu makšķeriem, es varu kādu līnu noķert. Bet šeit straumīti, šeit es gribēju citā vietā makšķerēt šodien, bet tur uzlikta zīme, privātīpašums, iebraukt, ienākt, nepiederošām personām aizliegts. Tur neies lūgties, tur nevajag lai sēž pats ar cilvēks savu upi un savām zivīm laimīgs. Visu laiku jau tur braucām sapēt, bet ko tu darīsi? Lai jau cilvēks darbojās. Upē vietas daudz, ir upe gara. Vietiņā tāpat atradīs. Nu, lūk. Nu tā. Nu, gaidām copi. Es esmu pārvācies. Aizgāju prom no tās vietas. Tur vispār klusums bija vaigais, baisīgs. Nu, tur zāles, sēklas. Tāds, jā. Nu, pagāja bišķi uz augšu. Copīte jau bija. Ir cerīgāks skats uz dzīvi. Te ir dzelmīte laikam, dziļāks. Nu, redzēs. Jā. Būs jāiebaro laikam. Man daudz barības ir daudz. Es varu tāpat sabambīt iekšā bumbas. Un viss notiksies. Varbūt. Vai nav jāmet ārā barība. Vismaz zivtiņas pievilināšu. Savādāk man te barotavas nav, tik tā spirāle, atspere. Un ar to es visu dienu varu makšķerēt tur. Ar puskilogramu. Jā. Nu, redzēs. Nu, izskatās labi. Kā būs, te redzēs. Diena tikai sākās. Vai kāda maza siekala. Varbūt. Iek. Jā, tā. Maza siļķe. Nu. Jā. Maza siļķīte. Vai. Nu. Tiešām kā veikalā siļķītes. Jau būs jāpamēri. Ieņem māju, tā kā nav ko redzēt. Liela āķīti. Jāizslēdz man kamera. Jā. Redzīs, to auklu palaižu. Nu, jā, karājās, tad jau 99%, ka jau viņi tur ir. Nu, nāc. Un kāda mamzelīte. Nu, šitā jau zolīda, pasties. Šitā jau ir smuka vimba. Nu, skaistums neaprakstā. Jā, redzi kā. Nosēd cik stundas un nekā. Zivs nav, viņi neņem. Jā? Nu, šitā jau ir kapitāla. Čuk. Trīc. Netrīc. Un ko ieņem māju, tā kā. Nu. Un garnelīte. Tāda skaista vimba. Jāparāda tautai. Tik skaistas zivis ķerās. Beidzot. Hop, trešā jau.
Nu re. Oi. Jak. Aha. Mums vakar ar garneli bija vairāk Uz kuru garneli? Uz jēlo? Jā. Nē, Man uz jēlo vispār necop nav bijis. O, Uz vārītu bija. ja? O tā. Un te tu uzmini, nu. Kā viņiem uzmēs? Ja viņi ir tur daudz, viņi ņem visu, man liekas. Tas ir kā asars, var ķieģeris, mēs arī vien. Es vien, kad asars beig sakapājas garneli tiek. Jā. Nejāgāli. Naksā pie viņiem 3 reizes sūdī. Nu, o. Kur jau apsēd? Nu, makšķernieki arī klāt. Nu, jau ķersim vimbas tagad. Man vēl 4 vajag noķert un brauksim mājās. Es jau no rīta biju tur aiz bedres, tur ir vispār goļaks. Nu, teorētiski jābūt. Tikko ūdens sāk silt, viņi visu lien tomēr uz steikļiem. Rīt nebija iesilts vēl vienkārši. Nu, jā. Nē, nu ir, copi ir, kaut zivs ir apakšā. Tas jau priecē. Pēc vakardienas. Čupiem. Tas interesanti, ka kāpēc viņš negrib baltumu. Copis, copīte. Nu, vajag tādu riktīgi copīti. Vai var dot pa zobiem. Iebrauc un tad tu aizies. Es jau varu te samet šodien tās bumbas iekšā ar roku jau. No sākuma bija copes, kā sabaroja, tā pazuda copes. Tā vienai. Tam domāju, par šiem barbaļiem. Mēs braukt. Labi, es pametīšu ar uzaugu. No problēma. Kaut kas rausta. Vajag tik pieiet pie makšķeres un vairs. Oho. Un nekā. Garām. Nekas. Metīsim vēl. Nu, tāda man te sistēmiņa. Atspere, pavada, kornelis. Kaut ko savādāku gribēju šodien pamēģināt. Uz bērnības sistēmu neķerās svinu un znakstārpiem. Neviena zive. Jā. Nu labi. Metam iekšā. Jānoķer ātrāk zivis, lai vīriem atbrīvojās vieta. Vēl jāķer pa zālēm. Bams! Akal tas svins. Nē, tas man zvans lido visu laiku kaut kur. Lido. Tā ika nepiesien. Kur viņš aizlidoja? Un Dievs ar viņu.
Nost. Bija. Jā. Un nost. Tā. Labi. Bet tās trīs caugas, tur, ko tu izjauki, normāli copa bija tāda. Jā. Nu, baigi agresīvā nebija, bet laba. Ir jau arī tā, zin, ka viņš ir ķīsts. Jā, ir. Tā viņas ar šodien darīja. Bet beigās jau tā kā viņi jau, riktīgi ņēma iekšā aprī, tad jau ir laba copa. No sākuma jā, viņi tur grabina kaut ko. Nu, bija copa un pazuda. Kā mēs atbraucām tā, tev visu copu. Jā. Kaut kas notiek. Kaut kas nenotiek. Uzlikt nakts starpu vienai makšķirei. Nu, galīgi bēdīgi. Kas te notiek, nevar saprast. Vai nu zivju nav, vai nu ir, vai nemākām ķert. Grūti pateikt. Bet citiem man neķerās. Es neesmu vienīgais. Šausmīgi garlaicīga cope. Necope. 3 zivtiņas ir. Un tas ir viss. Tā kā vannā. Dikti maz to zivju laikam. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk viņas ir. Tā kāds atpaldbariņš, tad kaut ko var noķert un atkal klusums. Tā mēs te copējām visi. Draudzīgi. Un gaidām zivis. Uz to. Uz fīdera, uz grunteni. Ķerot vimbas. Jā, es pagājuši gadu darīju kādu 1,5 kilo sapalu dabūju. Šogad 1,7 kilo laikam. Jā, uz balto. Man liekas. Ko tad? Jā. Jā. Pretojās jau garniņš pamatīgi. Spēcīga zivs. Nu, kas te tagad notiek? Cope, necope. Nē, tikko tu atnāc tagad. Kaut kas te sāk kustēt. Redz, es tur aizgāju atnāc, es sāku. Jā. Es te vēstnes cope. Kur es atnāku, tur sāk cope. Nu, laikam. Burvis. Tikai pašam necināts. Es beidzu sopēt. Man apnika. Zivs neķerās. 3 vimbas ir. Apnika sēdēt. Nu, galīgi tukšums. Vīriem arī neķerās. Tā kā
Es braucu mājā. Man apnik sēdēt. Kas mums te labs ir noķēries? O, kādas mums zivtiņas. Visas ir noķertas smukas zivtiņas. Simdiņas. Nu, re. Zivtiņa ir. Viss. Jo, vēl ieliks atpakaļ. Es te plātos. Jā, nu, ot. Tā kā tā. Brauksim vēl, kad jau sāka varbūt labāk ķerties. Paliks siltāks laiks. Nezinu, te jau redzēs. O, tā. Labi, visiem čiju rīvu. Paldies, ka skatāties, paldies, ka abonējiet. Tiksimies nākošreiz. Tā copa šodien. Jā. Zivju maz, bet, nu, copa laba, kamēr ķērās. Labi, visiem čau. Čiu.